Katru reizi, kad notiek mūsu projektiņš izmaina savu dzīvi 90 dienās, tas ir kā lieli svētki. Un šodien vēlos jums stādīt priekšā Mariku Bulu. Viņa ir no Saldus, es viņu pazīstu nu jau vairāk kā gadu, un viņa parasti iet veselības koncepcijas soļus ļoti uzmanīgi, kārtīgi, pārliecinās par rezultātiem, un tikai tad, kad ir pārliecināta, tad viņa arī ir gatava dalīties. Un šovakar viņa pastāstīs vairāk, kādi rezultāti ir sasniegti, izējot veselības koncepciju, kādi ir tie rezultāti. Lūdzu, Marika. Rezultāti, izējot šo te koncepciju, var teikt, ir uzlabojusies pašsajūta, ir enerģija, ir labs naktsmiers, labāk guļu, jā, pa naktīm kādreiz man bija problēmas, es modos augšā, nevarēju pagulēt, jā. Tagad tas viss ir tā kā uzlabojies krietni, daudz labāk, un es esmu ļoti pateicīga Dacei, un esmu ļoti pateicīga šai iespējai, kad es varēju iziet šo te piedāvāto, kā teikt, programmu, ja, kas sastāv no šīm te visām sadaļām. Vienīgais, ko es neizgāju, tā bija šūnas, ja, pie kurām es apstājos. Bet es esmu labojusies, un tagad es eju otro reizi šogad, un tātad arī iešu arī šūnu atjaunošanu. Kas vēl ir tā, kad bija problēmas. Es nezinu, Dats, vai man minēt par tām problēmām, kas man bija, vai neminēt, es nezinu. Visu pastāst, kā bija pirms un kā ir tagad. Jā, par tām cistām ar kaut ko teikt. Noteikti pastāsti, var padalīties. Jā, tur es vēl tā 100% nevaru apliecināt, bet es biju ļoti sapriecājusies un biju pārliecināta, kad man ir pazudušas tās cistas krūtīs, ja? Tāpēc es tik pārliecinoši iepriekšējā reizē runāju, bet es gribu pārliecināties un vēlreiz iziet septembrī ultrasonogrāfiju, un tad man būs tieši, teiksim, tie rezultāti, kas man bija pirms gada, un tie, kas ir tagad, kas sekos pēc kolovādas, jo vēl es esmu soli priekšā, tagad gribējuši iet pēc kaut kādām pāris dienām, es uzsākšu kolovādu. Otro reizi, kas man ir. Un tas ir par tām cistām, bet es esmu pārliecināta, ka man tur ir uzlabojumi, ja. Tālāk bija problēmas ar alerģiju, bija izteikta alerģija pavasaros. Tas jau man ilga vairākus gadus. Bija problēmas, tecēja deguns, pilēja deguns visu laiku, un tu pat citreiz kabatslakatiņu nevarēji paņemt un noslaucīt, ka tev jau piltas deguns. Niezēja acis, nevarēju ēst produktus, nedrīkstēja lietot, piemēram, riekstus, mandeles, kas ir ar mizu, ja, kas ir, teiksim, Indijas riekstus drīkstējies, bet tiem, kam bija tā miziņa apkārt, tos es nezināju, kad ir jāmērcē, un es viņus kādreiz apēdu, un pēc tam man sākās izteikt kakla tāda niezēšana, tā sajūta tāda, acis niezēja uzreiz arī tā kā kaut kur, tad es viņus bērzu nevarēju, nebija patīkami. Bet tas šogad alerģijas nebija. Šogad viņas nebija pavasarī, vienkārši es dzīvoju to procesu, bet es viņu tā arī nesagaidīju. Es nezinu, varbūt vēl kaut kas ir pamainījies, varbūt 1000 kilometru radiusā vairs nenāk tie putekšņi pie manīm, bet kādreiz vismaz ārsts man teica, ka 1000 kilometru radius, tātad, ja kaut kas tur ziedēja, bērzi vai plauka vai kaut kāda kārkla vai kas, es neatceros, tad no tiem man sākās tās visas problēmas. Tātad šogad alerģijas nebija. Tad man uz ādas bija parādījusies tāda tā kā ēdes sēne, tādi plankumi, tādi uz muguras, un gāju pie ādas ārsta. Ādas ārsts pateica, ka ir jālieto antibiotikas un jāsmērē smēres. Es izgāju to, ko man pateica ārsts, bet ik pa laikam bija tendence parādīties, ne no šāviņa, vienkārši parādās. Tādi plankumi. Ļoti žēl, ka man nav nekādas fotogrāfijas, un kādreiz jau es par to tā nepiedomāju, bet šogad viņu nav uz muguras. Tā kā pa muguru viņi staigāja vietas mainīja. Un tad arī bija tāda problēma, es negribēju skaļi runāt vēl par to, bet bija tā, ka nošķaudās un trāpa pilīts biksēs, ja? Tas sievietēm ir tāda problēma parādās. Es esmu runājusi ar savām daudzām vienaudzēm, un viņi arī saka tieši par šo problēmu. Līdz ārstiem nebija tikusi, bet
Bet es varu pateikt to, ka tā vairs nav. Es ļoti daudz arī ūdeni dzeru, pateicoties tas parastais ūdens, pateicoties šim projektam. Es esmu mainījusi ēšanas paradums, es esmu atteikusies no kafijas, es nelietoju maizi uzturā. Man ir izmainījusies tās garšas kārpiņas, man ir 3 kārtīgas ēdienreizes, es ļoti daudz salātu ēdu, pa starpām nenašķējos. Kad es dzēru krānu ūdeni, vairs nedzeru krānu ūdeni. Tagad es dzeru koralu ūdeni un arī parastu ūdeni, ja? Kas ir veikalā pirktais. Tā kā, man liekas, es esmu ļoti, ļoti pateicīga šai iespējai, kad man vienkārši pavērās šī iespēja nokļūt pie jums un iet šo te koncepciju. Un, protams, nebija viegli. Bija darbs ar sevīm ļoti grūts. Daci citreiz negribējās sarunāties, gribējās tā kā nolīst savā aliņā, bet es strādāju ļoti daudz ar sevi. Un tiešām projekts, kā saka, izmainīja manu dzīvi tais 90 dienās. Viņš izmainīja tiešām, jo tāpēc, kad es zinu, kad es noteikti katru gadu iešu šos te soļus. Arī turpmāk. Un tā kā es esmu ļoti pateicīga šai te iespējai, kuru man izmeta Facebookā, jā, es tiešām esmu ļoti pateicīga. Labi, es varbūt bišķiņ satraucos, ka es tagad runāju un tā, bet es tiešām esmu ļoti pateicīga. Un arī iesaku visiem citiem, kas grib tiešām kaut ko mainīt dzīvē, es iesaku iet un mēģināt un strādāt ar sevi. Tiešām esmu ļoti pateicīga.